Man ir tiešām grūti saprotams, kas tur ir. Vai nu ar pasauli kaut kas ir dīvains, vai nu ar ķīniešiem kaut kas ir dīvains. Nesaprotu. Parasti Latvijā, tad, kad tev vajadzēja kaut ko izgatavot, tur neviens negribēja ņemties ar tevi, kamēr tev nebija kaut kādos speciālos formātos uztaisīt šitais te zīmējums. Tev bija jāpasūta minimums, 20, 30, 100 gabali, Pretējā gadījumā ar tevīm vispār neviens nerunāja. Un te ķīnieši, firmā, tā aplikācija Temu, kur ir paklājiņš man dēlam, uz kā viņam pārģērbties hokejā, lai viņam nav jāstāv uz plikas grīdas, Iedomājies, es paņēmu vienkārši parastu fotografiju, nokačāju viņu no interneta nost, Māziņu tur kaut kādi 513 uz 513 pikseļiem. Nosūtīju viņu ķīniešiem. Un apskaties, viss paklājiņš, apsies, perfekti sanāca. Nevis tas, ko mūsējie tur stāsta, kad vai nevar sataisīt, tev tur vajag tur bez mazai kā plakātam, kaut kādos speciālos formātos muļķības. Redz, kur iegāja, nosūtīja viņiem un man atnāca. Pēc katra pasūtījuma viņi atsūta tev kodu, kuru, ja tu ar kādu padalies, tad tie, kas arī ieiet iekšā pa to kodu, viņi dabūna kaut ko pa speciālām cenām. Sievi iegāja iekšā, māsmeita iegāja iekšā, vienmēr sakot, visiem ir tās speciālās atlaides. Es nezinu, es to kodu apakšā kā pirmo komentāru uzrakstīšu, ja jums vajag, lietojiet.